Pat cik mēs sludinām mūsu draudzē, tas savādāks tas evaņģēlijs. Viņš ir vērsts uz labo. Viņš ir vērsts pret sodu. Viņš ir vērsts mūsu draudzē. Mēs sludinām to evaņģēliju, kā Jēzus, manuprāt, sludināja. Ka viņš sludināja par to, ka Dieva mīlestība ir vairāk par tevīm, kad stiprākais nāk glābt vājāk. Un to, ko es esmu vairāk reiz teicis. Un es arī redzu, kā dievkalpojuma tēmas nāk, teiksim. Man ir viens bloks ar tēmām, kas ir, teiksim, globālais. Es gribu mēnešu laikā tur noklāt globālo tēmu. Ja? Nu, tur, teiksim, svaidījums, tur ziedojumi, finansiālo labklājību, tur veselības tēmas, un visu mēnesi bliest. Bet tad svētais gars bieži vien iejaucās, viņš saka, Denis, šodien vai rīt runā par to. Un es esmu iemācījies, kad es, pirmkārt, nestrīdos tur nevienu. Es nestrīdos un es vienkārši pierakstu. Rīt runāt par to un to, vai rīt apskatīties tās un tās rakstu vietas un tā tālāk. Un es saku, liekt iekšā un man vienkārši sāties var saku, vērt vaļā. Tā tas notiek. Bet tu zini, tas var būt, tad, ko es ar to gribēju pateikt? Pirmais. Ar to, ka ja es eju pēc tāda algoritma, man vienmēr ir garantēta Dieva klātbūtne un es esmu svaigā, svaigā apziņā. Man acis nav nogurušas garīgās, neesmu iemīlis. Ja? Tā doma. Kad es esmu visu laiku kaut kādā brīvā flowā. Tajā pašā laikā es redzu, ka svētais gars nāk pie manīm. Es tā virtuāli izsakos. Teiksim, doma vai virziens atnāk pie manīm un es dodu ārā. Nevis es sēžu tur, ko lai es viņiem šodien pasaku. Ja man ir tā, ka man nav ko pateikt jums šodien, tad es atnākšu un klusēšu. Tā arī var būt. Sorry. Tā, vienkārši viņš pats sāk notikt. Mums ir vairāk bijis tādi, man liekas, divu dievkalpojumu apakaļ. Man arī bija sagatavos dievkalpojums, mēs vienkārši sākām runāt, un viss aizgāja pilnīgi citā virzienā. Un bija Dieva klāba, un viss bija superīgi. Vienkārši uzticēties svētam garam. Tu kā kristiecis sāc uzticēties svētam garam. Mēs esam dzīvie, ja, tagad. Ja. Labi, prieks visus redzēt. Tie, kuri nav atbraukuši līdz Rīgai, mēs ieaicinām jūs dievkalpojumā, priecājamies par jūsu klātbūtni. Jūs slēdzieties klāt, nokomentējiet, no kurienes esiet. Kas aktuāls? Varbūt jums ir kāda aizlūgšanas vajadzība, mēs tad dievkalpojuma laikā arī to paņemsim, uzķersim un aizlūgsim jums. Bet ziniet, ka jūs esat svētīti, ka jūs esat Dieva rokās šobrīd, un ziniet arī to, ka debes klātbūtne, viņa piepild jūsu telpu, piepild jūsu teritoriju, piepild jūsu biroju, vienalga, kur jūs esat, mājas, virtuvi, guļamistabi. Ziniet, ka Dievs ir labs un ka viņš šodien ar jums sarunājas. Ja? Labi, es griezīšos pie mūsējiem atpakaļ. Lūk, kur ir tā garantija? Vecā garantija bija spiest uz augšu, jaunā garantija ir saņemt. Iemācīties saņemt, iemācīties dzirdēt, iemācīties piefiksēt. Labi, kāds feedbacks ir no trešdienas? Kurš runās šodien? Es jau jums draudēju, ka būs. Es tev kas nezinu, mums trešdienās ir Grace School, ir žēlstības skola. Kad es šito saku, tad es iezīmu, ar ko ir runāts. Ko mēs runājām trešdien? Mēs... Tie, kas pierakstītie nav. Jā, tie, kas pierakstītie nav. Mēs dažādas raksturvietas salīdzinājām ar dažādām grāmatām. Gan Daniela, gan interesantā grāmata, kas raksturvietas kā sakrīt. Viena ar otru. Tur bija pravietojums par Jēzu, par to, ka viņš nāks par tām kājām. Jā, tas par Danielu. Jā, Daniela. Jā, šis ir ļoti labs. Es nezinu, ja kāds mēģina atcerēties tad īsumā. Kad par Danielu, ja, ka daudzi, kas ilgāk Kristu, kas vairāk dzīvoja šī bībelē. Ja. Dažreiz jaunam kristietim ir daudz vieglāk sākt mācīties dievvārdu, jo viņš nav programmēts kaut kādām formulām. Un tad tas, kas mums bieži vien notiek, teiksim, Grace skolā mums ir divi līmeņi. Kad, jā, pirmais mēs izējām cauri romiešiem žēlstību, tas ir pirmais kurs, un otrā jau mēs esam jau tagad atklāsmes grāmatām, Jēzus pēdējo dienu pravietojumā, kas tad būs, vai ir jābaidās, kā visam jānotiekās.
Nu, un tad sākās tas, tu vari redzēt, kurš no kurienes nāk. Viens tur ir no harizmātiem, viens no baptistiem, viens no katoļiem, viens no pareizticīgajiem, viens no nekurienes, viens tur vispār pa mākoņiem. Un tas ir baigi interesanti, jo tās rakstu vietas katrs uztver savādāk. Viņam jau ir ieprogrammēts, pastāstīts, kad ir savādāk. Bet pirmais, mēs redzam, kad tie visa tā vecās derības pravietojuma, tā līnija, visa vecās derības pravietojuma līnija, viņa skaidri runāja par Jēzus atnākšanu un darbu, ko viņš izdarīs. Jēzus darbs bija glābt Izraēlu. Viņš tāpēc vārds viņam ir Mesija. Un tas, par ko runā, tas gadu simtu garumā, tas iet cauri praviešiem, to var redzēt. Un mēs gan to redzam Jesajā, gan mēs to redzam Danielā. Un bieži vien, kad es redzu, kad ir tāds, priekš manīm uzsver, priekš manīm kļūdainas versijas, kad cilvēki tiek mācīti par šī laikmetu, šī laika beigām, cilvēki tiek ļoti baidīti. Un ir tādas vispārējas mācības, ka vienkārši viņam atklāsums grāmatu un baidi. Ka tur eņģeļi nāks un būs sodi un tām draudzēm, un tās no mutes izspļausim un tā tālāk. Tad ir dziļāk. Tad saka, jā, kādam ir pielicis, ka Daniela grāmata jālas. Un tad Daniela grāmatā pēkšņi beidzot saskatīja, kad ir tur dažādi tie laikmeti, jā, bet mēs tieši ko trešdien mācījāmies, ka tas viss jāliek Daniela grāmata. Jā, mēs redzam vēl praviešu grāmatās, kur tas jau tika teikts, ka tā būs. Daniels vienkārši sirreāli to aprakstīja. Saprotam jūdi, saprotam Izraēlu, jā, tādā tēlēnā valodā, un tad ir Jēzus, kurš to valodu atkārto, Mateja 24. Un viņš jau saliek pa plauktiem visu Jēzus, jo Jēzus nāk kā konstruktīvi, viņš runā praktiski, kā glābties, kas būs. Jo viņi uztrauc nevis filozofijas maiņu, tas ir maldīgi, viņi neuztrauc filozofijas maiņu, viņi uztrauc praktiski, kā glābt cilvēkus, kas būs ar cilvēku. Un tāpēc viņš praktiski viņiem arī saka un iedod iespēju būt svētajā garā, jo tas ir pārdabiskais, kas ir galvenais. Šifts ir svētā gara ieslēgšanās ikdienas dzīvē. Kristieši, tas tā labā vēsts jums. Jūsos ir vajadzīga šī svētā gara ieslēgšanās. Jūsu dzīvē, praktiskajā dzīvē. Jūsu filozofija neglābs. Jūs neglābs ātrāk Daniela akmenis nonāks vai vēlāk. Tas neko nemainīs. Mainīs, vai tu tagad esi vesels, vai tu tagad redzi, vai tava dzīve mainās, vai tev pietiek enerģijas ne tikai cīnīties ar dēmoniem, iedomāto ļaunumu vai tumsas valstību, bet arī, dzirdiet, nevis tikai cīnīties, bet sākt dzīvot gaismā. Ņemt to, tāpēc Pāvils saka, ņemiet visus ieročus. Paņemiet visus ieročus. Ķīveri, zobenu, vairogu. Ja? Mums ir ietērpieties visos Dieva ieročus. Lūdzu, sāciet dzīvot. Un tas, ko es diemžēl redzu, kad ja mēs, kad ļoti daudz mēs, kristieši vai ticīgie, esam iekļuvuši procesā, bet mums nav vajadzīgs process tikai, mums ir vajadzīgs rezultāts, mums ir vajadzīga dzīve, jauna dzīve. Un mēs varam gadu desmitus pavadīt priekštelpā, nekad neejot svētajā, nekad neizbaudot spēku, nekad neizbaudot to varenību, ka tev ir ļoti slikta situācija, un vienkārši vienā sekundē viņu maini. Bet viņi saka, hei, pavācies malā. Man ir autoritāte, es esmu Dieva dēls, es esmu Dieva meita. Es zinu, un tev svētais gars konkrēti saka, tagad dari tā. Un tu rīkojies, un tu redz, viss mainās. Bet tu 10 gadus var vienkārši sēdēt kaut kādas teorijās, nekas nemainīsies. Tā ir vai nav, man atkal vajag jaunu pravieti, man atkal vajag jaunu roku uzlikšanu, man atkal vajag jaunu pušu, man vajag atkal ekstrā lūkšanu, tāpēc, ka man nepietiek. Viena no domām, kas man griežās galvā, ir tā, ka, diemžēl, es redzu kristietībā arī to, ka mums patīk attaisnoties. Un vienkārši vienā dienā tos attaisnojums izbeigsies.
Un tad, kad tajā dienā tas attaisnošanās, es neizdarīju tāpēc, kā, vai man nesanāk tāpēc, kā cits ir vainīgs, kaut kas nav kristiešiem. Velns ir vainīgs, vai ne? Bet ja es tev saku, ka tas vienu dienu beigsies, un tev vienu dienu ir jābeidzās, lai tu sāktu dzīvot Kristus spēkā, Kristus aicinājumā, dzīvē no augšas, lai tu patiešām. Par ko mēs trešdien runājam? Ziniet, mēs runājam, ka debesu valstība, īstenībā tas bija tas. Kad Jēzus teica, ka debesu valstība, Jēzus sludina, viņš saka, debesu valstība ir tuvu pienākums. Ejiet un sludiniet, viņš saka, izsūtīja mācekļus. Atcerieties, 12 mācekļus. Mēs salīdzinām ļoti daudz rakstījumus. Trešdien bija pilnīga enciklopēdija. Viņš saka, ejiet un sludiniet, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākums. Skaties, mēs kā šodienas kristieši, mēs paņemam to rakstu vietu un mēs domājam, tas taču mums teikts. Debesu valstība ir tuvu klāt pienākums. Tūlīt mēs iesim uz visām luterāņu baznīcām, sāksies drīz, lieldienu laiks un tā tālāk. Vai tur Ziemassvētkos, un mums teiks, debesu valstība ir tuvu klāt pienākums. Jā. Bet es atvainojos, tā ir aizturā 2000 gadiem. Dilais ir nīcies. Tāpēc, ka otrais, jau mēs runājam par debesu valstību, kur ir klāts pienākums. Jau ne tikai Izrēlā, bet mēs jau tā laika visai pasaulē runājam, arī saucamajiem romiešiem un visiem pārējiem, kas bija pagānu tautām. Un vienā dienā debesu valstība sākās. Un tas bija tas moments, ko Jēzus teica. Viņš saka, viņi ir tuvu pienākums, bet mērķis jau nav brīdināt. 2000 gadus cilvēks kaut kas ir pienācis. Mērķis ir viņus glābt. Tad, kad viņš viņus izglāba, viņš saka, tagad ir iesācies jauns laiks. Jauns laiks ir kaut kas nomainīts. Tiek nomainīts laikmets, tiek nojaukta sinodālā sistēma, Mūzus bauslības, viss tā konstrukcija, viņi vienkārši tiek nolīdzināt līdz ar zemi, fiziski burtiski. Jeruzalemes iznīcināšana. Un tev, Jēzus, tas ir tas, ko viņš ir. Tenkši, tagad! Jūs esat manī, es esmu jūsos, tēvs ir jūsos, mēs esam tēvā, viss kārtur, viss ir sapakots, sākam dzīvot. Viņš saka, lūdzu, debesu valstība ir tagad. Pilnīgi, ne? Debesu valstība ir tagad. Ja. Un tagad, kad mēs esam debesu valstībā tagad, ko mēs darām kristieši? Mēs ņemam to bībeli, ko mums atnes. Mēs lasām, Jēzus teica, debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Mēs 2000 gadus vēlāk atkal tā kā, griežam filmu atpakaļ, mēs ejam atpakaļ un nav. Un mēs vēl gaidām, un mums vēl nav debesu valstība pienākus. Vienai sistēmai nav pienākus, citai sistēmai pat nav iespēja tajā tikt iekšā. Viena sistēma domā, ka ir grēcinieki, citi domā, ka viņiem nekad mūžā netiks dot šī iespēja. Tāda ir šodienas kristietība. Citi gaida sodu, citiem kritīs tūlīt meteors un tā tālāk. Un tu redzi, ka tā konstrukcija ar viņiem viss bija kārtībā, bet mums vairs nav kārtībā. Mēs lasām Bībelē rakstu vietas, kuras uz mums nekad nav attiekušās. Mēs lasām Bībelē rakstīts, jums drīz būs grūtības, jums būs jāaiziet līdz īslaicīgiem pārbaudījumiem. Jums! Mēs skatāmies, kam jums? Visai pasaulē? Nē. Kristiešiem? Arī nē. Nonsens. Viņš saka 5 džekiem, kas viņu stāvēja. Jums būs tu līdz ziepes, ja esi pravietis. Viņš saka, jums būs ziepes, saņemieties. Tas nebūs ilgi, viss būs labi. Un rakstīts, ka taisnais vispār, mēs lasām, ne, jaunā derībā, ka taisnam vispār pārbaudījums, ka tāds, mums ļoti viegli. Viņš tiks tam cauri. Mēs ko kristietība? Mēs gribam būt gudrāki, smagāki, tālāki. Nē, mēs mākam ciest, mēs mākam izturēt latviešu tautu, mēs mākam nest nastu. Tā mēs nesam. Varbūt ir beidzot pienācis laiks nevis nest nastu un attaisnoties par kaut kādām lietām, bet vienkārši sākt dzīvot to dzīvi, kuru tev Dievs ir devis.
to dzīvot, lai tu būtu produktīvs, veiksmīgs, gudrs, uzvarētais, vesels. Tā. Jo tev ir, kur to smelties. Jo tas ir kristietība, tā ir Jēzus mācība. Piedodiet, ejam tālāk. Tā ir kristība Jēzu. Kristība Jēzus svaidījumā. Tā ir dzīve. Kristība bauslībā. Jūs zināt, ko es teikšu? Kristība bauslībā ir nāve. Exactly. Un ja tu saki, ka tu man esi kristietis, tu esi ticīgi. Es balsos tikai uz rakstu vietām šobrīd, ko es jums saku. Tad sanāk, ka tu saki, ka es gribu tā kā būt kristietis, bet es mīlu tomēr likumu, nāvi, bauslību, Mūzes likumu un tā tālāk. Un sanāk, ka tu tā kā uz divu, kā ir šizofrēnija, tu uz diviem krēsliem sēdi. Tagad, kāds man uzdeva jautājumu, kā tad cīnīties ar, teiksim, ar atkarībām vai citām lietām. Nu, bez metanojas tu izdarīt, tu nevari. Metanoja tev vajadzīgi, atjaunots prāts, lai tu varētu iet uz augšu. Daudziem cilvēkiem burtiski ir, tas ir domāšanas veids. Labi tā klasika, ko mēs parasti draudzēs redzam, vai kā mūsu dzīvēs mēs cīnāmies kādām vielām atkarībām. Bet ir cilvēki, ziniet, kas ir trakākais cilvēka domāšanas veidā? Tas ir nabadzības domāšana. Visās lietās nabadzības domāšana. Nabadzības domāšana vispār izējot pret sevi, ka tu esi zaudētājs, ka tu esi niecība, ka tu nevari, ka tavam roku darbam nebūs svētības un tā tālāk. Tā arī ir nabadzības domāšana. Vai, piemēram, lielais jautājums, vai man sanāks, vai es esmu pietiekami kvalificēts. Tas viss mūs noķer. Tas viss ir, un tā ir nabadzības domāšana. Pēc kas ir vajadzīga metanoja? Atjaunots prāts. Kas tu esi kristī? Kad tu to sapratīsi, tev nebūs vairs tāda problēma. Kas tu esi Dievam? Kas tu esi Dievam? Kas tu esi Kristum? Kāds ir tavs status? Kādas ir tavas iespējas? Uz ko tu ej? Ja tu sapratīsi to, ir galvenais jautājums būs, kas vispār ir mans Dievs? Sāks domāt, kas ir mans Dievs? Kāds viņš ir? Kāds viņš ir? Tad tu sāks domāt, ok, es sapratu, kāds viņš ir. Tad tu sāks domāt, kas es esmu tajā visā. Jo, ja tu to nesāksi realizēt, tev tā metanoja nenotiks. Tu nesāksi mest malā. Vienkārši šodien es daru punkts. Viss. Es sāku domāt savādāk. Es pieņemu lēmumu. Es rīkojos savādāk. Un tu sāc eksperimentēt. Ok, svētais gars. Es gribu no tiem dzirdēt, vai tas ir pareizi, vai tas der. Vai tas ir ok. Es būvēju man dzīvi. Tātad tas tev strādās. Tikai tādā veidā. Kas ir tavs Dievs? Kas es esmu tajā Dievā? Kāda ir mana pozīcija? Un, diemžēl, šodienas kristietībā tev ir jāsaprot, ko nozīmē vēlns. Kas ir vēlns? Tad, kad tu saproti, kas ir vēlns, tu sapratīsi, ar ko tu cīnies. Ar ko tev jācīnās. Jo tad, kad tu veido šīs trešās pozīcijas un tu vienkārši ņem un attaisnojies visu laiku, tev var būt visādi attaisnojumi, lai tu pirms šodien nebūtu šeit. Tev var būt kilometrāža, tādas attaisnojumas, veselības stāvoklis, tad entie jautājumi. Tāpat par trešdienām iet runa, vai man tur var būt miljonas maskas, kāpēc, vai ne? Tieši tā. Vai ne? Bet jautājums ir, vai tu gribi, vai tu negribi? Tu gribi, vai tu negribi? Kāpēc? Ja nākšu ejam dziļāk, tev vajag, vai tev nevajag? Tevi uzrunā, vai neuzrunā? Maina dzīvē kaut ko, vai nemaina? Tas ir tas jautājums. Līdz tām pakāpītēm ir jāaiziet. Ja tā konstrukcija nesanāk, tad tu, zini kā, tu vienkārši brauc pie Jolans un Denis atkal. Mēs jau noguruši esam, bet braucam. Tas nav tas. Tāpēc Jēzus prasīja, kas es tev esmu? Kas es tev esmu? Es tev esmu kas? Un viens teica, tu esi man Mesija, viens teica, tu esi man skolotājs, viens tu esi man tu esi tur Force Jacks, tu esi inspirērs, tu esi filozofs. Atkarībā no tā, no kādas, teiksim, no kādas kultūra vēsturiskā mantojuma šie cilvēki nāca, viņi tā arī atbildēja. Ja? Tagad, kas notiek ar jums? Šodien kristietībā ir tas jēdziens, ka mums ir kāpēc nesanāks.
kas nav, un vienmēr kāds cits ir vainīgs. Un tas vainīgs kristietībā ir vēlns. Nu, protams, ka vēlns. Viņš bubulis ir vainīgs. Bet vai jūs ziniet to, es šodien tajā tēmā nelīdzīšu. Vai jūs ziniet to, ka Bībele saka, ka vēlns ir uzvarēts? Ka nāve ir uzvarēta, ka grēks ir uzvarēts. Tas, par ko mēs runājam. Kur vēl var būt mūsu dzīvē? Vēlns. Kad vēlna darbi ir uzvarēti, kas ir baigi spēcīgi. Kad Jēzus nāca, lai sagrautu visus vēlna darbus. Wow! Nopietni! Un te mēs pēkšņi savā dzīvē ieraugam tādi vēlna darbi, šādi vēlna darbi, tāds gars, šāds gars, 5. gars, 10. gars. Un tad mēs vēl iedomājamies, ka mūsu gars, ka mūsos tie gari vēl visi dzīvo iekšā. Un tad nabaga kristietīts vispār ir tāds, puskāri, viņš tā kā vien mazāks, tāpēc, ka, skaties, Dievs viņu nedzird, bauslība viņam ir āmis, mācītājs visu laiku strostē, ka nepareiz dzīvo, tad lūkšanas viņu nedzird, tāpēc, ka viņš ir vainīgs, jo viņš ir vainīgs, defaultā jau uzreiz, kā pa kristiet, tā ir vainīgs. Staigāja pa ielu normāls cilvēks, vainīgs nebija. Ienāca baznīcā, gatavs. Tad viņš ne tā biznesu taisa, tad ne tā viņš draudzējās, tad viņš ne tā ģimeni audzina. Mācītāji taču visu zina, vai ne? Mēs taču visu zinām, kā jums jādzīvo. Un tad beigās vēl ir uzrodās vainas, viss tās peripētija, kāpēc tu esi vainīgs, par ko it kā Jēzus neko nebūtu krustā izdarījis. It kā viņa upurs nebūtu bijis pietiekams. Un tad vēl to sāc redzēt, un tad ir vēl vēlna uzbrukumi. Pastāvīgi vēlna uzbrukumi. Tā, ka tu pasaulē biji, tad tev nebija vēlna uzbrukumi. Tu vienkārši mauci. Un tad mēs sākam domāt, tad, cik jūs esat dzirdējuši, jūs jau šo jautājumu no manīm esat dzirdējuši, ja mēs teoloģiski skatāmies, cik no jums esat dzirdējuši par to, ka cilvēkā dzīvo eņģeļi? Esat dzirdējuši, ka cilvēkā iemiesojas eņģeļi? Nē, eņģeļi. Eņģeļi, nav tās dzirdēts, vai ne? Es neesmu dzirdēts. Jā. Mēs zinām, ka eņģeļi var būt apkārt. Mēs zinām, ka eņģeļi var tevi apmeklēt. Mēs zinām, ka eņģeļi ar tevi var sarunāties. Mēs zinām, ka eņģeļis var sajust, ja? Bet tā, lai būtu iekšā cilvēka. Lūk. Un te mēs nonākam pie tādas lietas, bet pēkšņi kristieši ir tā noticējuši, ka ļaunie eņģeļi var būt cilvēkā. Tā tad labi, ja vispār ir lohi, piedod pa izteicienu, jo ļaunie var tikt cilvēkā, labi, ja nevar tikt cilvēkā. Un kas tad galu beigās mums to teoloģiju kāda ir? Jēzus mums ir vājš, likums mūs gruza, nāve mūs ir uzvarējusi, visu daram dzīvē nepareizi, kristiešos ir ļaunie gari, tātad mēs esam dzirdējuši par to, kur ir jāizdzen ārā un kas vēl bija, un vēl ir vēlns, kas uzbrūk. 6-7 pozīcijas uz leju. Kāpēc nenākt uz baznīcu? Kāpēc ne? Jautājums ir, kāpēc kristieti tavā dzīvē nenotiek? Dod man mācītāju atbildi. Es tev dodu atbildi. Kāpēc tavā dzīvē nekas nenotiek? Tāpēc, ka tavu ticība ir citā virzienā. Tavu ticība nav tajā virzienā. Tu meklē attaisnojumu, lai nemainītu. Tev ir iestāstīts, kad ir jāuzvar trešais spēks, kurš sen ir uzvarēts. Tev nav sapratnes par to, kas ir tavs tēvs, kad viņš tev mīl. Viņš ir tik stiprs, viņš ir tik varens, lai viņš varētu iejaukties tavā dzīvē. Tev ir glābt un palīdzēt, un ir interesēts tevī. Un viņš vienkārši tev saka apstājies. Viņš saka, ejam manī, ejam kopā. Es tev palīdzēšu. Es tev katru sekundīti viņu kopā iziešu. Viņš ir interesēts, viņš ir ļoti vaļā. Mums nav pasniegts labās vēsts evaņģēlijas. Mums ir pasniegta konstrukcija, kas mums vienkārši manipulē un dzen uz leju. Protams, ja tu šeit nāc kā nepilnvērtīga persona, es tev bišķiņ pa galviņu paglāstīšu, malacis, turies, un labi, kas saka, var nākt uz draudzi. Nē, šī nav tā draudze. Šī nav tā draudze, mīļi. Mums šī draudze ir tāda, kad jūs šeit nākiet kā Dieva bērni. Jūs šeit nākiet kā jaunajā derībā. Jūs nākiet Jēzus pabeigtā darba, tas ir evaņģēlijs. Jēzus pabeigtā darbā līdz īpašnieki. Apstos Pāvils, līdz īpašnieki. Jūs nākiet kā cilvēki,
kuriem ir to, ko mēs psalmos rakstam. Dāvids saka, kas es esmu, ka tu esi kā cilvēks, ka tu cilvēku esi nolicis augstāk par eņģeļiem. Tas ir Bībeli rakstīts. Vau! Mēs esam ielikti kaut kur vairāk. Cilvēku tik ļoti Dievs mīlēja, kā deva savu dēlu. Tas ir kaut kas vairāk. Tas nav, mēs neesam slēvi, mēs neesam šīs mazās vērtības nesēji. Un tad, kad jūs to sapratīsiet, kāds ir tēvs, bet kas esiet jūs tur, sapratīsiet, ka par to varbūt citreiz mēs runāsim, kur ir ienaidnieks un pretinieks, un kur viņš ir nolikts, un kāda viņam vispār nav spēka. Viņam nav nevaras nekā. Ka jūs beigsiet ar viņu sarunāties, vienkārši spērsiet viņu tādu futbolu un malā, paim malā, saimnieks nāk. Jūs redzēsiet milzīgs uzvars. Jūs redzēsiet dzīves debesis. Jūs pateiksiet problēmai apstāties un paiet malā. Vai jūs to dariet ikdienas dzīvē? Es nezinu. Pēdējo dienu laikā es redzu, ka es runāju cilvēkiem, arī par viņiem aizlūdzu. Es redzu, ka viņu cash flows mainās, finansiālā dzīve mainās. Es redzu, ka tiem cilvēkiem ir, un es redzu tā, ja es cilvēku runā, viņš sāk rīkoties, viņš sāk darīt, viņa uzmanība ir vērsta pareizā virzienā. Viņa dzīves kvalitāte mainās. Vienkārši kā piemērs bija finanses. Viņam nāk klienti, viņam pavairojas līdzekļi un tā tālāk. Bet es runāju tagad, tas ir primitīvi. Mēs runājam tikai par naudu. Tas ir primitīvi. Tā ir ļoti svarīga lieta. Bez tās nevar. Bet parunāsim vispār par tavu dzīves kvalitāti. Vai tava dzīves kvalitāte mainās? Vai tad, kad tu apsēdies ar savu kafiju, vai tā ir tava kafija, vai tas ir kārtējs skrējiens, tavs 5 minūtes un 150 citi darba tajā brīdī? Vai tas ir tavs laiks, kad tu lasi Bībeli, vai tu gribi aizlūgt Dievu, vai tas ir tiešām laiks ar svēto? Vai tas ir paralēli, es nezinu, Netflix, Boomflix, YouTube un citas lietas? Vai tas ir tavs domas un bailes par to, vai tu spēsi nomaksāt rēķi? Ja? Kvalitāte. Tava kvalitāte dzīves sāks mainīties, jo tu nāc no debesīm. Tā ir cita pasaule. Vecā pasaule, viņa beidzās. Kristietībā, tāpēc ir diezgan skaidri mums jāiemācās to nolikt uz vīdu. Vecā pasaule teoloģiski, viņa beidzās, tā ir Izraēlas vecais stāsts. Jūdi beidzās un sākās Jēzu, jauna pasaule. Viss. Debesu valstība. Es kā kristietis jūsu priekšā, es saprotu, ka es varu zaudēt pus draudzu. Es saprotu to, es neesmu muļķis. Es saprotu to. Ka jūs gribat, jūs jau nē, bet kad kristietīgi gribat dzirdēt tradicionālu ziņu, nedaudz miksētā veidā, biškuciņi, esi vainīgs, biškuciņi samaksā naudu, biškuciņi, un tā tālāk, ja? Tradicionālā kristietība šodienas. Bet tā vēsts, viņa ir ļoti radikāla. Tu esi brīvs. Tu esi dzīvs. Tā ir tava griba, kas ir iestādīta debesīs. Tas ir pilnvērtīgs Kristus darbs. Patiesībā šodien es gribēju par kaut ko citu runāt, un es to daru. Tātad, vai jūs esiet aizdomājušies kādreiz kādā situācijā nonāca, teiksim, pirmās draudzes kā tādas. Un mēs arī žēlstības skolā mēs mācījāmies par to, ka tās tribulances saucamās angliski, bet tās ciešanas un tās bēdas un tas uzbrukums, par kuru tiešām mēs lasām apustuļu darbos, kad viņas bija tiešām pirmai draudzei tikai Nērona laikā, kas ir pēdējie 3-4 gadi pirms Jeruzalemes iekarošanas. Visus pārējos, teiksim, globāli 40 gadus, viss bija čotkā, viss bija kolosāli. Draudze bija gudra, bija eklesija, brīnumi notika, cilvēki nāca, draudzes dzīma viena pēc otras, finanses. Draudzes bija finansiāli labklājībā, bagātībā. Nopietni. Pētera kalpošana tika atbalstīta. Es tam pieskaršos. Pāvila kalpošana bija masveida atbalstīta. Tik ļoti, ka pat pagānu draudzes burtiski sūtīja Pāvilam naudiņu, lai viņš varētu labklājībā dzīvot un lai varētu veidot kalpošanu.
lai visas ietu pa pasauli. Un tikai pēdējā laikā, kad viņi saka, jā, tūlīt būs. Tie neironu laiks, ja neironam tiešām bija, teiksim, es domāju, kad psihiskas problēmas, kurš būdams šāds te vadītājs, jā, jo pat mēs lasām vecā derībā, kad tā tauta viņu baida un cieši, ja viņas vadītājs ir nojūdzies. Latviski runā. Neirons bija tieši tāds. Viņš sāka gan kristiešus nīcināt, un īpaši uz kristiešiem, jo viņa bija kā politiska organizācija. Tas ir interesanti. Romieši uz kristiešiem neskatījās kā uz pārdabiskiem garīgiem līderiem. Viņi skatījās uz kristiešiem kā uz sabiedriskām personībām, jo viņiem bija gan spēks, gan gudrība, gan uzņēmēja darbība, un viņi bija vienoti. Viņi bija vienoti, saprotiet? Un ja ir kāds vienots, viņu grūti uzvarēt. Viņš ir kopā, ja viņš nav sašķēries. Ja? Ok, vai kāds no jums ir dzirdējis par Līdiju? Mēs runājam tagad par jauno derību, es šodien gribu uzsvērt šo stāstu. Mēs runāsim par divām personām, bet es jūtu, ka šodien mēs pieskarsimies vienai personai, un nākamreiz mēs pieskarsimies vairāk otrai personai. Un es ieraudzīju, tas ir Svētais Gars man teica konkrēti, lai es par to runāju. Bija ļoti interesanti, kā pirmais signāls, kā Svētais Gars devis signāls šeit runā par romiešu. Pirmais romiešiem. Tad runā par romiešu armiju. Es domāju, nopietni, kādā sakarā par romiešu armijām un jārunā par Bībeli. Un es pierakstīju savā tajā schedulā, ka jārunā par romiešiem. Un tad es sāku pētīt, kas tad ir ar romiešiem, kas tad ir ar armiju, kas tad. Un tad tagad es gribu nedaudz jums noilustrēt, lai jūs saprastu, kā jūs šeit, šī telpā atrodieties. Un tas tieši ir tā, kā draudzē dzīvē arī notiek. Un es gribu teikt, ka mēs, redziet, mēs nākam no dažādām, mēs esam tik dažādi. Mēs esam šeit tik dažādi cilvēki. Mums ir dažāda audzināšana, mums ir dažāda vēsture, mums ir dažāda notikuma dzīve, mums ir dažādas konstrukcijas, arhitektūras. Mēs esam, varbūt kāds no jums nākot pa šīm durvīm iekšā ienāca kā gudrākais cilvēks pasaulē. Cits varbūt ienāca kā vismuļķākais, varbūt viens ienāca kā visbagātākais, jo viņš zina visu momentāli, bet varbūt kāds cits ienāca kā pilnīgs nabaks un tā tālāk. Un atšķirībā no skolas, no ofisa darba, no uzņēmuma, atšķirībā no politikas, draudze ir Kristus mājas, draudze ir draugi. Un tas ir ļoti grūts uzdevums. Kā var pasaka, būt šeit visiem vienādiem, lai nav ne jūda, ne romieša, ne grieķi. Es iedzirdēšu par tādu teicienu, ja? Bet kāpēc tāds teiciens? Jo pie draudzes ēkas piebrauc dažādi cilvēki. Pie draudzes ēkas piebrauc cilvēki ar limuzīniem, pie draudzes ēkas piebrauc ar Porsche Cayenne un ar Zaporožē ceri. Ja, ne? Un beigšu mēs ienākam visi iekšā, jums ir visiem vajadzīgs viens Jēzus. Mēs visi zinām, īstenībā pat ne vajadzīgs vai ne, bet mēs īstenībā šit mēs esam Jēzus. Un mēs jau reprezentējam. Un tas, ko mēs mācamies šeit, ir tas, ka mēs reprezentējam Jēzu. Un redz, kur katram tagad sanāk tas līmenis, kur tu tagad esi. Cik daudz tu reprezentē, cik daudz tu esi, cik daudz. Viens šeit sēž kā Gidons Krēmers, ja? Cits ir vienkārši atslēdznieks Vašs. Es pa sevi. Saprotiet? Un tu zini, un citreiz tu domā, wow. Un it sevišķi grūti ir tā, ka tu pasies uz cilvēkiem, cik ir draudz sastāv no cilvēki, kuri ilgāk laiki bijuši kopā, un tad viss tā kā tu redzi, ka tā vēsture, viņa kaut kur, tas fons, viņš kaut kur ir. Un tu domā, kā mācīties, tu domā, pagaidi, šī nav politiska organizācija, šis nav biznesa uzņēmums, šī Dieva draudze.
Un tu redzi, nē, es taču mīlu visus. Pareizi. Jēzus mīl visus. Man kā mācītājiem, vai tev kā līderim, vienkārši jāiziet ārā no tā. Tev jābūt out of this picture. Tev jābūt ārpusē no tās bildes. Ja tev ir jāmīl, tas nav jā. Vienkārši to dara. Un piedod, ja tu to nevari izslēgt, tas nav tavs aicinājums, vai tu vēl neesi gatavs. Ne? Būt līderis. Ja tu sāc šķirot cilvēkus, ja tu sāc šķirot, kas no kurienes, kas ko kā, viņš teica, sorry, šī telpā viss ir viens. Viss ir viens. Viss ir viens. Tas nenozīmē, ka mēs kļūstam nepieklājīgi. Tas ir tāds krieviem labs teiciens, poņi bratstvo. Un tas bieži vien baznīcās ir. Un, kad saka, nāc, bračka, es tev tur mācītāju aiz rīklis tā paņēmu, nāc, es tev samīļošu. Tas nav audzināts cilvēks. Es runāju par neaudzinātību, bet es runāju par iekšējo kodolu. Un es domāju, ka draudzē, pirmajā draudzē, bija ļoti līdzīga situācija, kurā mēs šodien atrodamies. Jo pirmajā draudzē, ja mēs runājam par Līdiju, es pateikšu vēlreiz par Līdiju, jā. Tad pirmā draudze, viņa sastāvēja no diviem galveniem aspektiem. Pirmā draudze bija pieņēmusi, transformētu jūdu mācību, no kurienes nāk vēl jūdu, jeb sinodālā ūdens mazgāšana kristietība, kas vēlāk pareizā tulkojumā pārto par mācību. Tātad, vieni bija pagāni ar visu savu kultūru, vēsturisko mantojumu. Pagāni. Un mēs domājam, pagāni tas ir bārdaini, veči, vikingu un tā tālāk. Bet nē, pagāni varēja ļoti skaidri, mēs redzam, pagāni tie ir, piemēram, romieši priekš Izraēlieši. Un otri bija tātad grieķi. Tātad mums bija romieši, mums bija grieķi, un mums bija viena bija pagāni, un viena ir Izraēla tās sistēmas pieņēmēji. Tas ir duālais dalījums, un tad tie pagāni vēl viņa dalījās. Tas bija romieši un grieķi. Un tagad skatieties, es neeju dziļāk domāšanā, kas tad ir vēl tur bijis. Bet ja mēs skatāmies, kas ir grieķi, viņiem bija domāšanas veids vērsts vairāk uz filozofiju. Es nedomāju hedonismu, bet ir tāds laiks, kur vairāk ir, jūs ziniet, kad senajā Grieķijā bija bibliotekas, grāmatas, literatūra, teātris, ļoti daudz lietas, kas lika cilvēkam just un domāt, filozofi, viens pēc otra, runas māksla, spēja komunicēt. Tas bija Grieķi. Saprotiet? Un tāds grieķis ienāk pa tām durvīm draudzēm. Un te ienāk romietis, kas ir iekarojis Grieķiju. Un romieši bija pilnīgi cita sociāla konstrukcija. Viņi nebija tik daudz literatūrā, viņi nebija tik daudz teātrī, vai kādā citā tūrā, vai kaut kur citur, kādā filozofijā. Bet viņi bija skaidri, zinoši, militāri, konstruēti cilvēki. Ļoti praktiskām zināšanām par dzīvi un sistemātiski. Tāpēc viņi bija neiekarojami, tāpēc viņi bija tik ļoti spēcīgi. Un iedomājās, ka šāds te viss tagad sanāk vienā vietā. Viss tagad kopā. Pie tam pagāniem normāli bija seksuālas brīvas attiecības. Dažādu citu dievu upurēšana. Upurēšana dažādiem citiem dieviem. Viņiem bija entās filozofijas, jo viņiem katru lietu grieķiem, piemēram, vajadzēja izsulkāt, izdomāt un konstruēt un tā tālāk. Un te tu nonāc vienkārši ar tiem visiem cilvēkiem. Plus viens ir bagāts, viens ir nabaks. Un tu viņiem māci par Jēzu, tu viņiem māci par dzīvi, tu viņiem saka, hei, viss ir vienādi, mums vajag dzīvi. Tā level down, tā kā vienkāršāk. Un tas ir tas reāli, kur pārbaudās, ir gars vai nav, ir Dieva gars vai nav. Zināšanas vairs nestrādā.
Jo viens otru varbūt ienīst. Bet viņš atnāk šī draudzē, piemēram, varbūt pirms 10 gadiem, tas ir tam iedevis ļoti slikti kaut ko izdarīt. Jā, slikti ir izdarīts. Un ko tagad tev darīt? Jēzus rokas ir pa īsu. Ko tev tagad darīt? Kā tev tagad dzīvo? Vai tev svētais gars var dot mīlestību pret to cilvēku? Vai viņš var tev dot piedošanu? Vai viņš var tevi pagriezt sirdi? Vai viņš var tevi transformēt? Vai tā ir tikai teorija? Tagad es parunāšu par Līdiju. Es pasēžu padomāt. Līdija bija ļoti interesanta dāma. Viņa vispār bija dzimusi Turcijā. Un Līdija reāli parādās apustuļu darbos. Mēs nolasīsim. Līdija bija pirmā. Es, kad šito sapratu, tas bija tik ļoti interesanti. Pirmā Eiropā draudze reāli sākās no Līdijas. Ne no večiem, ne no vīriem, ne no, es nezinu, no apustuļu tur bara, bet no sievietēm, no sievietes, Līdijas, kura, un viņa bija no Turcijas, bet Pāvils, kad nāca sludināt, viņš iegāja Maķedonijā. Un viņš redzēja Līdiju un citas sievietes, kas nodarbojās ar uzņēmējdarbību, kaut ko darot pie ezera. Viņš sāk viņiem sarunāties. Un es domāju, visticamāk, viņš pa Turciju ar viņiem sarunājās. Un tādā veidā sākās tas, ko jūs lasiet Bībelē, un jūs visi taču esat lasījuši vēstules filipiešiem. Esat lasījuši? Vēstules filipiešiem. Skatieties, cik liels patērns sanāk, ka visi pasauli lasot Bībeli, viņi tieši to arī saņem. Kad ir viena sieviete, ir viena filipieši, ir viena draudze. Un es gribu iet no otras puses tagad. Lasīs kāds. Tur nav daudz par to. Bet ļoti divas svarīgas lietas. Ir gan draudzes rašanās, gan arī tas, ka Līdija, būdama finansiāli spēcīga, viņa visu mūžu garumā ir atbalstījusi tieši Pāvila kalpošanu. Kad viņš bija vienkārši brīvs rīkoties. Bet par cik viņš pats bija vēl spēcīgs finansiāli, un tas ir pierādīts, ka viņš varēja 2-3 gadus dzīvot Romā, nedomājot vispār ne par ko. To viņš nestrādājot, vienkārši sludinot darbu. Viņš bija veiksmīgs, viņš bija super, viņam bija legacy, tā kā mantojums. Plus vēl Līdija un filipiešu draudze. Hei, jūs lasiet vēlāk vēstules filipiešiem, Filipas draudze. Jā, viņš saka, citas draudzes bija skopas, bet filipieši, nē, jūs uzturējāt, jūs darījāt. Super. Kaut kāds cits līmenis pilnīgi. Nu, nolas tagad. Viena no viņām bija Līdija, darījumu sieviete no Tiatiras pilsētas, kura pārdeva izsmalcinātas purpura drānus un bija pārgājusi no jūdaisma. Kamēr Pāvils dalījās ar viņu labajās ziņās, Dievs atvēra viņas sirdi, lai viņa varētu pieņemt Pāvila vēsti. Viņa nodevās kungam, un mēs kristījām viņu un visu viņas ģimeni. Pēc tam viņa mudināja mūs palikt viņas mājās, sacīdam: tā kā es tagad ticu kungam, nāciet un palieciet manā mājā. Viņa teica: tā kā es tagad ticu kungam, nāciet un palieciet manā mājā. Divreiz. Mēs tikām pierunāti tur palikt. Kas interesanti, tajā brīdī tik un tā tika visu laiku dalīts nost. Un tas, kad jūs lasiet jaunu derību, jums jāsaredz. Ir, mums galvā liekas, visi sludina Jēzu. Un visiem ir pieņemams Jēzu. Bet tajā laikā nebija gluži tā. Tik un tā Pāvils ejot ar to, viņš skatījās, šis cilvēks ir nabažnīs, ja uz Dieva pusi, tā kā viņš varētu būt, pagāns, bet viņš varētu būt pieņēmis jūdaisma tradīcijas. Lūk, tas bija, kas bija Līdija. Līdija nebija no plika pirksta izzīsta, viņai bija zinām tradīcija iekšā. Un tas bija tas. Un vienkārši viņš viņu pārveda pilnīgi citā, viņš viņu pārvalda Jēzus uzvarā. Ko viņš darīja? Viņš viņu pārveda no līkuma
uz dzīvību. Viņš viņai iemācīja domāt savādāk. Tad, kad mēs lasām Bībelē Kristī, ir divi faktori. Kristīja var būt vecās derības sinodālā tradīcija, ko mēs redzam, kad Jēzus ienāca un tika Jāņa kristīts. Tas bija pēc vecās derības, šis te ūdens kristības imitācija. Vai šeit jaunā derībā bieži vien mēs esam pilnībā iegremdēts. Citās vietās mēs redzam, kad ir teikts, ka hei, viņš palika un viņš ar viņiem bija, un viņš teica, kristieties, jums ir jātop kristītiem Jēzus Kristus vārdā. Un ja mēs skatāmies no grieķu valodas, tas nozīmē, ka jāpavada laiks, kamēr jūsu smadzenes, kamēr jūs tiekiet pilnībā tas, kas jums notiek. Iegrimtēti pilnībā, dzīvībā, Jēzus mācībā. Tas tieši notiek ar mums. Nevis tradicionālas manipulatīvas darbības jūs glābi, bet jūsu domāšanas mainīšana jūs glābi. Tas ir tas, kas jums saka, hei, es vairs nevaru darīt pa vecam, es daru savādāk. Ja es vakar ticēju, ka man ir jādara dažādas sinodālas darbības, tad šodien es ticu, ka Jēzus ir glābējs, un man ir jāsaka dzīvot uzvarā. Un tad lielais jautājums, kā tas ir dzīvot uzvarā? Kā man dzīvot uzvarā, mācītāji? Ko man tagad darīt? Sākt dzīvot pa jaunu. To, ko tu darīji pa vecam, to vairs nedarīt. Jēzus saka jauneklim, ej un negrēko vairs. Tā vēl ir vecā derība, ka viņš viņu runā. Viņš viņu atbrīvo, viņš saka, ej un negrēko vairs. Ko viņš viņam saka? Tur ir bauslība vai ko? Nē, viņš tā nesaka, ej vienkārši nekļūties. Vairs grēkot, kļūdīties. Ej un nekļūties vairs. Sāk dzīvot pa jaunu. Neatkarīgi no tevis, debesu valstība ir. Viņi ir. Tad mēs nav atcēl. Lūk, ko es gribēju teikt pa Līdiju un Filipiešiem. Tad, kad jūs lasiet Filipiešiem vēstules, jūs variet uztvert to īstenībā, ka tas ir rakstīts Līdijai. Un tas ir ļoti spēcīgi, man liekas, ka tas ir ilgu laiku vienkārši gājis un būvējies. Un mēs varam pagriezt no otras puses, ja mēs runājam par finansiālo labklājību. Mēs sakam, hei, redz, ka bija draudze, kur palīdzēja atbalstīt kalpošanu. Es domāju, kāpēc, lai viņi to darīja? Tāpēc, ka mēs runājam par sinodālo sistēmu. Un runājam par finansēm. Tavā kristieša dzīvē. Es pateikšu, kas ir sinodālā sistēma. Un es mēģināšu pateikt tev atšķirību. Tad, kad mēs diskutējam par to, vajag vai nevajag ziedot, vajag vai nevajag darīt to, vajag vai nevajag, gribu, negribu. Tad sinodālā laikā tev nebija nekādu iespēju gribēt, negribēt. Jo apmēram 2000 pirms Jēzus tika ievies likums, kas ir levītu likums. Ja tu esi šī likumā, tad tavs pienākums bija uzturēt levītu kalpošanu. Pienākums, nebija jautājumu. Un visa tauta bija atkarīga no levītu labklājības. Nevis no labklājības uz gredzeniem un briļļantiem, bet no viņu sirds un prāta labklājības, lai viņiem nav jādomā par neko citu, kā tikai to levīts, kā dievam kalpot. Tas bija Mūzes likums. Tas bija likums. Ja levītam klājās slikti, viņam bija jāveltī uzmanība kādam vēl darbā. Tautai klājās slikti, tāpēc, ka viņi nemācēja kvalitatīvi nodot upurus. Pavisam vienkārši schēma. Tas bija likums. Tad, kad mēs pārsteidzamies caur apostulu Pāvilu, kurš bija jūdu izcelt, viņš bija izrēlietis, viņš bija farizējs. Un tad, kad mēs pārceļamies uz jaunās draudzes konstrukciju, ziedojums, viņš pāraug tā kā citā kvalitātē. Un konkrēti lasām vēstulēs Timotejam, ka mācītājiem un tas, kas dalās ar vārdu, ir jāsaņem dubults gods, jeb atalgojums, lai viņam nav neko citu jādomā. Nevis jādomā, kā vēl nopelnīt vai kaut ko. No kurienes tas nāk? Tas jau nāk no Izraēlas sinodālās sistēmas, viņi vienkārši viņu transformē. Baigi interesanti. Vai tā ir obligācija? Jaunā derībā, nav. Un tāpēc man sanāk būt tā kā pret daudziem mācītājiem un teikt, hei, nu nav 10. tiesa. Jo viņi saka, 10. tiesa ir tas, kas uzturēja levītu. Beigās sanāca pat vairāk, viņi saņēma 100%. Jā. Un te ir tas, ka mēs redzam caurvijoties jaunai derībai, finansiālo labklājību,
bet mēs redzam to no labas sirds, no labvēlības, no iekšējas pārpilnības. Mēs redzam no tā, mēs redzam, kad ir konekts, un mēs redzam, ka tas nāk dabiskā veidā, nevis piespiedu kārtā, kad tas bija vecajā derībā. Tātad, tu sēdi domā, bļāviens, man ir 10% jānoliek, un vēl 50% jānoliek, un tev ienāk piķis, un tu tagad tas Dievam jānodod. Tev reāli tur nepietiek, un tev tur bērnam savam jānorāda, ka es lielu upuri veicu, es esmu malacis Dievs. Un Dievs, jā, mans dēls. Tas jau jaunā derībā, es tev to neprasīju. Jaunā derībā viņš saka, hei, ļoti labi, es tev dodu. Vai tu redzi, kas jādara? Tu saki, jā, tāpēc, kas ir arī mans. Lūk, vēl atšķirība. Bet sistemātika, viņa ienāca no vecās. Ziniet, kur vēl ienāca sistemātika no vecās? Kad Pāvils ar, tagad es negribu sajūt Tic vai Timotejs, man liekas. Kad viņš saka, katram gadījumam arī apgraizīsim tevi. Pieaugušu veci paņem un apgraizīt katram gadījumam, lai tā kā, viss ok, lai mums tur nenožmies. Tā kā tas sapratne jau vēl līdz galam nebija. Zināšana līdz galam jau nebija. Kā uzbūvēt jaunu un kas tas ir, bet pilnīgi skaidrs, kā bez līdzekļu plūsmas, piemēram, bez tādas līdijas nekas nebūtu noticies vispār. Un šodien, ja man biznesmeņi prasa, viņi saka, mums tagad šūniņu vadīt, saka, nē, lūdzu, nevadiet šūniņu. Biznesmeņi, lūdzu, ejiet, taisiet naudu un atbalstiet kalpošanu. Un tas ir tas, kas jums jādara. Amen. Saprot? Nevajag šūniņas vadīt, nevajag kļūt par mācītāju. Un tu esi inspiring, un tu esi iedvesmas cilvēks, Tu esi naudas taisītājs, taisi naudu lūdzu, nesāc jaukt. Jo, piedod man, uzņēmē darbībā, tev ir vajadzīga abnormāla dzīves gudrība. Tev ir vajadzīga super svētā gara vadība. Tev varbūt ir jāpavada lūkšana, tev kā investoram, varbūt tev ir jāpavada lūkšana telpā daudz vairāk laika nekā man kā mācītājiem. Tev kā līderim, vai tev ir vajadzīga svētā gara vadība. Tā vajadzīga. Tev kā dakterim, tev kā skolotājiem. Jo bez tā, tu esi vienkārši veiks tādā gadījumā. Dari savā dzīvē to, kas tev sanāk vislabāk. Un Līdija turpināja darīt to, kas viņai sanāk vislabāk. Ļoti vienkārši. Starp citu, jūs noteikti esat dzirdējuši, ka arī Pāvils bija cietumā. Un tad, kad viņi iznāca no cietuma, tad tā ir otra raksta vieta, ko mēs neizlasījām, ka viņi pirmais, ko viņi izdarīja, viņi dziedāja dziesmas, viņi tika ārā, viņš pierādīja, ka viņš ir romietis, viņi nedrīkst aiztikt, jo viņš ir manipulēja. Viņš saka, neteic tajā brīdī, ka es esmu ebrejs. Nē, viņš teica, es esmu romietis, jūs nedrīkstiet mani aiztikt. Nu labi, nedrīkstam. Izmanto situāciju. Un pirmais, ko viņi izdarīja, viņi devās pie Līdijas. Un Līdijā bija draudze. Līdijas mājā bija draudze. Cilvēki bija kopā. Bija cilvēki jau apvienojušies un labā vēsts par Dievu valstību jau bija izplatījusies. Dzīve Dievs. Tur ir tas spēks. Ko es gribēju dažas lietas tātad savalkot kopā. Viena lieta ir tātad, ja mēs runājam par tādu stāstu kā pa Līdiju, tad mēs sakam, tas ir pirmais cilvēks, kas atsaucās reāli satikās ar labo vēsti Eiropā, tā ir sieviete, un tā ir tā draudze, kas ir filipiešiem. Un mēs redzam ļoti ilgu paternu, jeb zāru, jeb plūsmu, jeb tādu plūsmu, kas iet vēlāk, ko jūs lasiet Bībelē, apakstu darbos. Tā saskarsmē ir un arī vēstulēs. Ja? Tas ir dzīves. Otrs, ko es gribēju noilustrēt, un manuprāt, tas ir jāsaprot, ka draudze ir visiem cilvēkiem. Un ir grūti, bieži, bet tas ir Dieva brīnums. Kad satiekās divi cilvēki, kuri viens otru pazīst 10-20 gadus atpakaļ, un te viņi satiekās draudzē, tāds stāsts man bijuši daudz, tu skaties uz viņu, un tu redzi viņā Kristus mīlestību, ar citām acīm uz viņu skaties. Tu nevari nevienu nosodīt, un tu vari atceries, ko viņš ir sastrādājis tavā dzīvē, bet tu viņu tur vienkārši sver kaut kādā veidā, un tas, man liekas, ir tas, kurā brīdī tā kristietība pārbaudās. Tā ir tā vieta, kur tu saka, pagriezt labo kreiso vajag un tā tālāk. Tas tik daudz ir par to, sluvināts par to. Lai gan nekad nav domāts, ka tev būtu jāpagriezt uz kreisais labais. Bet tā sirds pozīcija, ka
Tu spēji vienkārši paņemt otru cilvēku un ieaicināt viņu, pateikt, es neko neatceros. Un Jēzus tieši tāpat viņš neko neatcerās, ko tas sadarīs. Neko viņš neatcerās. Viņš tic tev. Jēzus tic tev. Pat ja tu viņam netici. Pat ja tev liekas, ka nav. Varbūt tu nekvalificējies. Bet viņš tic tev. Un tā ir labā vēsts. Un tā ir tā milzīga atšķirība no dispensionālismu, ka mēs domājam, rītā būs slikti. Nebūs slikti. Rītā būs vēl labāk. Starp citu, debesu valstība, viņa ir kā briestoša mīkla, kura nekad neapstāsies. Debesu valstība nekad neapstāsies. Tas ir kā maziņš sinepļa graudiņš, ja? Tāpēc to, kad runā par debesu valstību, tu saka, ir beigas klāt. Nav beigas klāt, tie ir meli. Tie, kas sludina to, viņi sludina, diemžēl, melus. Debesu valstību neviens nevar apturēt, viņa nekad nebeigsies, nekāds sots nebūs. Viss ir izdarīts. Mēs ejam vairumā. Un mēs varam redzēt ikdienā, ka jā, tas nav viegls darbs. Jā, nav viegli. Katrs jūs ienākiet šeit citādāks cilvēks. Katram ir savas bailes, panikas lēkmes un tā tālāk. Bet mēs redzam, ka katru reizi, katra tikšanās, katra lūkšana, katra saruna, tas tā kā pie daktēra, kad tu nāc, ka tev liek kopā. Tā kā rehabilitatoks, varbūt būtu labākais salīdzinājums, ka viņš pa bišķīti viņš to liek, un tu redz, viņa dzīve būvējās. Un tu kā mācītājs, vai tu kā kalpotājs, vai tu kā cilvēks, kuram ir tā sapratne par to, ka tas ir no Dieva, tu esi priecīgs, tu esi laimīgs. Tas tā kā tēvs bērniem, ka tu redzi vienkārši, man patīk, es priecājos, ka viņiem iet uz priekšu. Bišķiņ labāk. Viņš dzēra katru dienu, bet tagad viņš dzer 2 reizes nedēļā tikai. Man kā mācītājiem tā ir uzvara, tu esi malacis. Super, yes! Vai Jēzus pasaulē kaut kas mainās? Nē, viņš tev mīl viss kārtībā. Bet es redzu tavu dzīves izmaiņu, es redzu pa bišķīti, tu esi uz priekšu. Tev vakar nebija darba, šodien tev jau bija darbs. Es redzu, progress. Varbūt tu raksti disertāciju. Ļoti labi. Lūdzu, tikai nemeklē attaisnojumus. Ej uz priekšu. Nemeklē attaisnojumus, kāpēc nedarīt. Kādu dienu es satikos ar mācītāju Kolus. Man tas bija liels notikums dzīvē, jo es ieraudzīju milzīgu Dievu spēku. Es viņu pats izjūtu uz sevi. Es redzēju, kādā avans strādā, un es redzēju, kāpēc tā manā dzīvē viss sāk strādāt. Bet man bija viens mirklis, kad ar viņiem dēliem, ar viņu dēliem, ar mani, ar Kopusu, kad tas viens teikums daudz ko izmainīja. Mēs runājam par kādiem citiem cilvēkiem, viņi saka, ka viņi nevarēja atbraukt uz to konferenci. Un tas jautājums tikai vienā. Vai viņi tiešām gribēja atbraukt uz konferenci? Es tā brīdī padomāju, bet tieši tā arī ir. Arī es sēdēju Rīgā, arī man bija kaut kāda problēma, arī mums tikko piedzima bērniņš, arī mums nebija iespējas, varbūt tik daudz, cik es domāju, kā gribētos. Bet tas bija mans lēmums, es sapratu, es biju redzējis video, es biju redzējis to cilvēku, es biju redzējis, kā viņš ceļ miroņus augšā, es biju redzējis, kā akli redz, kā kurli dzird, es biju redzējis, kas notiek. Un mans draugs teica, braucam, lidojums, tur jābūt. Es domāju, bet man nav tagad. Nav ne lidmašīna, nekā. Tāds laiks bija, grūts laiks bija. Tagad jūs man nestāstiet, kas ir grūts. Es zinu, kas ir grūts laiks. Okay? Un tajā brīdī es atcerējos ļoti labi, kad es toreiz konkrēti, tas bija mans lēmums. Viss, man ir jābūt. Un varbūt citiem 10, 20 vīriem uz turien nesanāca aizbraukt, tāpēc, ka viņi saprata, ka viņiem tur nav jābūt, vai viņiem negrib. Jautājums tajā, vai tu gribi, vai tavā dzīvē ir tas izmaiņas. Es tev varu ieaicināt kristīgajā saunā, pūlā, spā, kur tu visu laiku te nāksi, un es tev visu laiku glaudīšu pa spalvai, bet tavā dzīvē nekas nemainīsies. Es gribu, lai tavā dzīvē mainās. Sāc darīt, sāc mainīt. Tas ir plāns. Tas pats par to, ko es saku par piedošanu. Jo jūs sapratīsiet, ja jūs redzēsiet, ja jūs varētu apmest kūleni, ja jūs varēsiet pārvirzīt savas domas un atdot skarbumu, rūgtumu,
redzot citā cilvēkā nepilnības, atdodiet to Kristum. Atdodiet to Jēzu. Jums būs vieglāk dzīvot. Un tas ir tieši tas, ko Pāvils redzēja, kad viņš sāk būvēt. Draudz būdams nemaz tika pieņemts. Pēterim viņš ļoti nepatika sākumā. Neviens viņam neticēja. Pāvilam, starp citu, nesūtīja naudu daudz, tāpēc, ka viņš bija bijis tas, kas tieši Izraēlu, jeb jūdus. Viņš bija jūds, kas bija izprasījies, lai tieši to pirmo draudzi arī mīcinātu ārā. Tāpēc tur bija liels skarbums. Un tad, kad iet runa par piedošanu, par tām lietām, es domāju, ka viņi tiešām dzīvoja pilnā žēlastībā. Tas bija lielākais brīnums. Tas, ka viņu pieņem, tas, ka viņam piedeva, tas, ka viņi spēja komunicēt, tas, ka romieši ar grieķiem varēja būt kopā, tas, ka viņiem tas viss notika, tas, ka draudzes sāka būvēties, tas, ka viņi sāka sadzirdēt, ka varbūt nevajag gluži vakarēdienā vienkārši dzert tā, ka jums veselība pēc tam jālabo ir. Un tā tālāk. Bet tā ir tā komiskā daļa no baznīcas. Tas ir komiskā daļa no cilvēka. Tādi mēs esam. Cilvēki. Okay? Kāpēc mēs domājam, ka Dievs no mums gaida vairāk nekā mēs esam? Vidieši zinot to, ka mēs neesam baigi ideāli, ka mēs neesam varoņi baigi, kā grieķiem tur varoņi. Tieši tāpēc Dievs sūtīja savu dēlu. Tieši tāpēc Dievs Jēzus nāca, lai viņš mūs saprastu, attīrītu, pieņemtu un sakārtotu. Dodot mums iespēju uzvarēt. Es gribu pateikt paldies, ka jūs pieslēdzāties šodien. Mēs, protams, publicēsim rakstu vietas un mēs uzgaidām sestdienās klātienē. Un mēs vienkārši lūdzu svēto, lai viņš pieskarās tev tagad, lai Dieva brīvība atnāk tavā dzīvē, lai Dieva žēlastība ienāk tev, lai tu esi mīlēts, tu esi gaidīts, tu esi saprasts, un lai arī kā liktos šī pasaulē, tev nedraud briesmas, tev nav nākotnes, kas nav paredzama. Jēzus gars, Jēzus spēks, Jēzus uzvar ir daudz vairāk par parasto, par to, ko runā mēdīs, par to, ko runā draugi, par to, ko melo velns. Dievs ir vairāk, Dievs ir uzvarētājs, viņš nāk glābt vājāko caur Jēzus spēks. Tā kā pieņem to savā dzīvē un dzīvo uzvarā, pieņem lēmumus un ej kopā ar Kristu, ej savās uzvarās, ej kā dēls, ej kā meita, ej kā līdzmātinieks. Es svētīts, līdz nākamajai reizei.